Ekonomiskās krīzes smagākais punkts Latvijai jau aiz muguras, tomēr bezdarba līmenis mūsu valstī joprojām ir augsts. Sekmīgai konkurencei darba tirgu daudziem bez darba palikušajiem cilvēkiem nepieciešama gan kvalifikācijas celšana viņu esošajās profesijās, gan jaunu profesiju apgūšana. Lai cilvēkiem palīdzētu atgriezties darbā, Nodarbinātības valsts aģentūra ar Eiropas sociālā fonda atbalstu bezdarbnieku apmācīšanā ieviesusi jaunu apmācību kuponu sistēmu, kuras pamatā ir princips nauda seko bezdarbniekam. Tas nozīmē, ka Nodarbinātības aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks, kurš pieteicies uz apmācībām, var saņemt noteiktas finansiālās vērtības kuponu un pieteikties uz apmācībām sevis izvēlētā izglītības iestādē. Pasākumā var iesaistīties bezdarbnieki, kuri atbilst mērķa grupai, proti tādi bezdarbnieki saņem apmācību kuponu, kuriem nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, vai iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst darba tirgus prasībām, vai, piemēram, arī ir veselības problēmas un līdz ar to iegūtās prasmes nav iespējams izmantot un atgriezties darba tirgu. Vai arī iegūtās prasmes ir zaudētas, jo profesijā nav strādāts ilgāk par 3 gadiem. Bezdarbnieki tiek aicināti saņemt apmācību kuponu. Filiāles darbinieks uzaicina, telefoniski zvanot un vienojoties par konkrētu laiku, kad bezdarbnieks ieradīsies saņemt apmācību kuponu. Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka apmācību izmaksas seks nepārsniedzot kuponu vērtību. Tā savukārt ir atkarīga no bezdarbnieka izvēlētā apmācību veida un mācību programmas.